Acu zona ir viena no pirmajām, kur parādās novecošanās pazīmes. Tāpēc pirmais solis vienmēr ir konsultācija ar speciālistu. Kopā ar Zani dodamies pie plastikas ķirurģes Andas Gailes Daktara Mauriņa klīnikā. Labdien! Labdien! Sēžamies. Paldies! Mani sauc Daktara Anda Gaile. Es esmu Zane. Patīk. Kas uz sirds? Es gribu parunāt par plakstiņiem. Ir tas brīdis pienācis, ka, manuprāt, es gribētu plakstiņu operāciju uztaisīt. Nezinu, kāds pareizs saucās tehniski. Un šobrīd ir tā sajūta, jau ka kādu brīdi man arī mazliet viņi traucē. Tas, protams, ir subjektīvi, es to ļoti labi saprotu. Citiem liekas noteikti, ka nekā man nav un viss ir ļoti labi. Bet, piemēram, strādājot ar datoru jūtu, kad reizēm tas plakstiņš ļoti nepatīk tas vārds, bet liekas, ka saķerās. Kad es ilgi skatos uz leju. Un arī tāda sajūta, ka te plaktiņi fiziski bišķi sakrīt virsū. Blefaroplastika, tas ir tas smukais vārds. Neatcerēšies. Ja plakstiņa operācija ir domāta priekš pacientiem, kuriem ir izveidojusies liekā ādas krociņa, ja tā var vienkāršos vārdos teikt, kas reizēm uzguļās pat līdz uz skropstu līnijas, radot šo smagumu sajūtu, radot šo te sajūtu, kad viss ir tā kā koncentrētāks, tā kā norobežotāks. Tiem, kam ir ļoti izteikti šīs te izmaiņas, tie saka, es neredzu, kas ir uz augšu vai uz sāniem, un man tad patīk šitā darīt. Ja? Tad rodas krunka jau. Un tad sāk veidoties šīs te krunciņas uz pieres, jo mēs ceļam vienmēr uz augšu uzacis, tā kā mums paliek skaistāk, gaišāk un burvīgāk. Tā operācija pašā būtībā tā tad ir domāta priekš pacientiem, kuriem tieši plakstiņiem ir šī liekā āda. Un kā tad to novērtēt? To novērtēt, kad pacients ir miera stāvoklī, kad viņam nav šī mīmika. To, ko vajadzētu darīt, ir mēģināt atslābināt aciņas pavisam, ja? Un tad mēs redzam, kā mūs īstenībā stāv. Šī te ir uzacis krunciņa. To mēs, tas, ko es piedāvāju, ja, viņi dabūtu šo te uz augšu nedaudz, bet to var pamēģināt ar botulīnu toksīnu. Ja. Tas 3 mm gājiens, tas nav nekas lielisks. Ja jūs atnākt, piemēram, jums būtu šādi jau, ja. Bet par cik jums ir smukas uzacis, ja, kā tādas, viņas stāv tur, kur viņām vajag, jums nevajag tur šausmīgi izbrīnītus, ja, jo citādi cilvēki visvairs prasīs, kāpēc jūs esat tik šausmīgi satraukta, ja, vai tik nelaimīga, vai vēl kā, ja. Tad pati lielākā kļūda ir taisīt kaut ko, kas tagad ir modē. Piemēram, tagad kādu laiciņu atpakaļ bija mode ekstra augstas uzacis, ekstra novilkts kā tāds, ja. Vai arī, piemēram, šīs te kaķu acis, ko parasti pacients saka, tikai netaisiet man kaķu acis, ja. Pie pārastas blefaroplastikas jūsu acu formai nevajadzētu mainīties, jo mēs nemainām neko. Dabisks izskats, klasika, tāpat kā apģērbā, visā ir tas labākā vērtība. Problēmu rada divas lietas, tieši kas ir saistīts ar augšējiem plakstiņiem. Tā ir uzacu noslīdēšana un tā ir pašu plakstiņādas problēma. Ir pacienti, kuriem ir viena no šīm lietām, un ir pacienti, kuriem ir kombinēta lieta. Man ir jautājumi par to, kā sagatavoties tādai operācijai un ko nedrīkst darīt pēc tam, pirms tam, pēc tam. Operācija būtībā ir process. Tātad viņai ir sagatavošanās laiks. Tas nozīmē, ka mēs vispirms izdomājam, kad veikt operāciju. Un šeit ir svarīgi ievērot to, ka mums pēc operācijas ir tas rehabilitācijas periods. Un tas ir ļoti svarīgs, lai rezultāts būtu labs. Tātad, to, ko mēs vienmēr sakam, un to, ko es vienmēr iesaku, ir pēc plakstiņa operācijas rēķināties ar 3 nedēļām. 3 nedēļas pēc operācijas būs tas agrīnais rehabilitācijas periods. Un šis agrīnais rehabilitācijas periods ir ļoti svarīgs, tāpēc, lai mums viņš noritētu veiksmīgi. Tad, protams, ir arī tādas nianses, ko varbūt maz kāds saka, ja, bet jums ir arī jāsakārto māja priekš savas operācijas. Tātad, ja jūs zināt, ka jūsu ķirurgs jums teica, jums būs jāguļ ar paceltu galvgalu, lai tā tūska ir mazāka, lai jums būtu mazāk diskomforta, ja, tad jums ir jāatrod tie 2 spilveni, vai kā es tagad gulēšu. Tātad man ir vēl viens jautājums par operācijas veikšanu vasarā, kad būs daudz saulaina laika, vai tas ietekmē vai nu dzīšanu, vai
kādu citu procesu? Būtībā nav svarīgi, kurā periodā jūs operēties. Svarīgi ir tas, kā jūs šo pēcoperācijas periodu sev nodrošina. Tā kā tie, kas operējās vasarā, viņi saprot, es operējos vasarā, un apmēram es jau sāku saprast, kas mums tagad notiks. Mums kaut kāds augstāks periods būs, ja? Vai arī būs tas 30 un pāri grādi. Lai mana temperatūra tajā telpā, kurā es esmu, lielākoties būtu komforta temperatūra. Un šī nav runa par 18 grādiem. Ne, ja jums patīk 18 grādi mājās, ok, fine, viss kārtībā. Bet būtībā tā ir 20-23 grādi. Ar to nodrošināt jums pilnībā pietiek arī ir ventilātori vai, ja, piemēram, ir kondicionieris vispār ideāli. Ja? To, ko nevajadzētu darīt, protams, tajos 30 grādos, 11. Es izēju, apsēžos un tagad karsējos līdz 5. Jā, protams, tad jums būs lielāka tūska. Lai izlemtu, vai plakstiņiem nepieciešamas pārmaiņas, jādodas uz konsultāciju pie plastikas ķirurga, lai detalizētā konsultācijā izrunātu visus savus satraucošākos jautājumus. Tas pats galvenais, ko es paņēmu no šī, ir arī, kad ir tik svarīgi tā godīgums vienam pret otru, tā komunikācija ar ārstu, kad ārsts izstāsta visu, atbild uz maniem interesējošajiem jautājumiem, jo mēs katrs esam ļoti individuāls ar to savu gan privāto dzīvi, gan darba dzīvi, un ko mēs darām ārpus darba, un attiecīgi tas viss ir jāsakārto, un tam ir jāsagatavojas, un nevar paskatīties tikai uz šaurus to, ka tad es varu pēc nedēļām 2 paņemt brīvu un taisīt to operāciju, bet kā es visu pārējo varu sakārtot. Un arī, lai ārsts godīgi atbild uz visiem maniem jautājumiem, un iespējams arī pastāsta kādu to slikto scenāriju, kāda man būs gan tā atkopšanās, gan arī pārējais posms kāds, un kā es varu visam šim te vislabāk sagatavoties. Tas, manuprāt, ir tas pats būtiskākais šobrīd. Jā, ka jūs vienmēr varat sakontaktēties un vienmēr varat uzdot šos savus jautājumus. Un nav stulbu jautājumu. Stulbi ir neuzdot jautājumu. Daktara Mauriņa klīnikā blefaroplastikas operācijas tiek veiktas dakteres Andas Gailes vadībā. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV.